Sveiciens visiem analogajā audio. Nu ko, kā jau solīju, ir atnācis sūtījums. Nu ko, kas te ir? Parādīšu. Aiziet. More of Roy Orbison, Greatest Hits. Lente. Otrā pusīte šāda. Amerika. Un gals šāds. Tā, un mums te ir 19. ātrums, 4 celiņu stereo. Jā. Par gadu es te nevarēšu atbildēt. To es šobrīd neredzu. To es varu pielikt aprakstā klāt pēc diskoga datiem. Nu tā. Ampex studija. Rekords. Monumenta. Nu tā titula pusīte izskatās šādi. Reversā pusīte izskatās šādi, viss ir Ampex virsū. Nu jā, protams, te būs atkal ievadlenti jāuzliek. Nu neko. Liksim uz magnetofonu un klausīsimies. Un tad no šī paša sūtījuma vēl viena. Klasika, Edita Piaf. Nu, neesmu baigais franču mūzikas piekritējs, bet, nu, Edita Piaf un, ja ir iespēja, kādēļ ne. Jo no šīm lietām jau nekas nepaliek vairumā, tikai mazumā. Tā, par gadu es arī te neko nepateikšu. Pielikšu aprakstā. Tā, nu un iekšā mums ir šādi izskatās. Ir tāds prospektiņš ar visiem dziesmu tekstiem. Nu, gan angļu valodā, gan franču valodā ir paralēli tulkojums. Ideāli. Tā, pati lente un spola izskatās šādi, protams, atkal ievadlente un viss. Otrā pusīte šādi, arī 19. ātrums, 4 celiņi. Tā, un tad te ir tāds, kur var Ampex kompānijai lenču katalogu par brīvu abonēt. Nu tā, kadreiz tas tā notikās. Tagad nav ne jausmas. Man liekas, ka tagad viss ir kaut kā ķap-ļap. Širpotreps, kā latviski saka. Jā, bija brītiņš laika. Uzliku Franka Sinatra lentei ievadlentes un paklausījos. Jā, tur ir skaņa. 64. gads, bet tur ir skaņa. Kvalitāte vienkārši Jimmy. Ja ir iespēja, nelaidiet garam, paklausieties. Nu tā kaut kā. Būs atkal kādi jaunumi, tad jau atkal parādīšu. Lai visiem jauka diena. Tā.